Pēdējā laika traģiskie notikumi Čehijā, kur iedzerot it kā oficiāli ražotu alkoholu, mira vairāki 10 cilvēku, kā arī notikums tepat Liepājas apklājumē, kad visticamāk nekvalitatīva alkohola lietošana bija iemesls 2 jaunu puišu nāvei, liek meklēt atbildi uz jautājumu, kāpēc tā sauktās ļargas točkas Liepājā tomēr plaukst un zeļ, neraugoties uz pašvaldības policijas gadiem izvērsto cīņu ar šo problēmu. To jautājām pašvaldības policijas priekšniekam Normundam Dīķim. Situācija nelegālā alkohola aprit Liepājā ir ļoti labā situācijā salīdzinot ar citām pašvaldībām Latvijā, un es domāju, varbūt pat ar citām valstīm. Jo mēs cenšamies visiem spēkiem šo nelegālo alkohola aprīti pilsētā ierobežot. Mums pat ir izstrādāta programma, ko ir apstiprinājusi Doma. Mēs sadarbojamies gan ar māju vecākiem, gan ar sociālo māju darbiniekiem, gan ar iedzīvotājiem, uzklausot viņu informāciju. Pēdējā laikā ļoti daudz tieši šos signālus par nelegālu alkohola tirdzniecības vietām mums dod iedzīvotāji. Tagad jau pēdējā laikā šī informācija pamatot un mums ir iespējas ar viņu strādāt. Vai situācijā Liepājā tiešām ir tik rožaina, vai tomēr nav tā, ka iegādāties nelegālo alkoholu Liepājā ir gaužām vienkārši? Portāls nolēma noskaidrot to, izmantojot ekspertus. Cilvēkus, kas regulāri iestiprinās ar šo dziru un zina, kā pie tās var tikt. Dažu dienu laikā mums bez jebkādām grūtībām, tostarp arī pašā Liepājas centrā, Pumpurielā, Tomielā, izdevās iegādāties plašs spektrs šķidrumus, ko eksperti noteikti kvalificētu kā nelegālo alkoholu. Pēc smakas spriežot, šie šķidrumi ir gan šķaidīts spirts, gan ļarga. Bet ko domā šo dzērienu pircēji? Vēmt gribas. Tā kā mēs pārsvarā neēdam, ko nav tās pensionāra augas var paēst. Jā. Rīt, kā, šausmas. Tas ir neizsakāms. Un katrs rīts liekas, ka rīts tev nav, ir atnākusi. Paldies Dievam, aizvilkties līdz tai indei. Ielieta, tiek tā indi, uz kādu brīdi tad pāri. Tad indi, tehniskais spirts mīļais. Tu apieizes, tev saka, mašīna, tev viņa mazgā. Vienkārši viņam te grādi ir, viņš tiek atšķaidīts uz 5 buteli. Pa 40 grādu, viss sistēma. Arī iedzēruši, un mēs no rīta ir tik brausmīgi, slikti. Paldies Dievam, dzelžu veselību, kā saka, mēs savos vecuma gados izturām. Tādā beidz. Labi, tev ir tas tramadolu pērk un antifekts un visādi sūdzi. Tas nav salīdzināms. Šitā, pieņemsim, viss šitā te dziršana ir apmēram tieši tas pats, tas tās narkotikas. No trakāk? Vēl trakāk. Vēl trakāk. Cilvēks paliek it kā atkarīgs, un cilvēki tiek iedzīti. Viņiem gribās arvien vairāk. Tas apmēram ir tas, es nezinu, kas tur tiek likts klāt. Bet viņi vienkārši, es nezinu, es varu pierādīt. Ja man būtu filma, tad es varu pierādīt, ka tā tas tiešām notiek. Kad cilvēks zina, ka 6 vērsies pieņemsim vaļā, tad viņš iet tā kā trūli, tā kā uz narkotiku točku, jo viņš zina, ka viņam te nav draudi, jo viņš neaizies uz viņu. Jo viņš ir piesaistīts pie viņa. Tā lieta ir. Par to, ka Rūpals nostādīts uz īstiem biznesa pamatiem, liecina nelegālā alkohola tirgoņu uzstādītās novērošanas kameras, kas ļauj pārliecināties, vai aiz durvīm stāv klients vai policijas darbinieki. Добрый день. Нет. Вот и ручку дай, пожалуйста. Grīzups ielā tirgošanās iet vaļā tik plaši un atklāti, ka bez pūlēm var iegādāties nevienu ļargu, bet arī nelegālās cigaretes. Čeki, лекарства. Puišo pret karoju. Tas braukā pa saviem rantiem, bet viņam jāgatavojās tūlītās. Kādā tačkā Raiņa ielā starp pārdevēju un klientu izvērsās sirsnīga saruna, kurā sieviete pat dalījās savās ģimenes problēmās. Es saku, Kristvar, paņem vakar 10, viņš knapi zemi pēc treniņa redz zem kājām. Kāpēc 14 gadus vecs pusaudzis zina, kur Liepājā var iegādāties nelegālo alkoholu, bet policija nezina? Jautā Liepājas reģionālās slimnīcas intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas virsārsts Ivars Krastiņš, kuram lūdzām komentēt situāciju no mediķa viedokļa. Mums te nesen bija 14-gadīga meitenīte atrasta Vesamaņā uz ielas, un meitene kā bilde. Atved, viņa izguļās, un viņa dzēros. Un kur tad viņa pirkos? Viņa pirkos tā dēvētajā točkā.
Un tad, protams, rodas jautājums, kāpēc 14-gadīga meitene, jo kur nepavisam nebija no kaut kādas sociāli nelabvēlīgas ģimenes, vai kā viņa zina, kur ir točka un kā viņa var dabūt. Un kāpēc policija nezina pēdiņās, kad ir tāda točka, kur 14-gadīga meitene var aiziet un piedzerties līdz nemaņai un palikt uz ielas. Tieši tāpat kā policija nezina pēdiņās tās točkas, kur tirgo, tieši tāpat es pieļauju, ka ir veikali, kuros var nopirkt alkoholu, kas ir pilnīgi nezināms izcelsmes. Portālu uzrunātie nelegālā alkohola lietotāji bez noteikts dzīves vietas zināja stāstīt arī par gadījumiem, kad nezināms izcelsmes grādīgā dzira, visdrīzāk ar nelegālā spirta pieaugumu, bija uz cēlonis vairāk viņiem pazīstam bēdu brāļu bojājai. 2 cilvēki iegādājušies ir ļargu, saucamu ļargu, uzjauts tehniskas spirtus ir. Un tā ir viegls smilciņiem. Un jauni puikas. Jauni puikas, jā. Vienam bija 33, otram 40. Nu. Jauni cilvēki. Ādau galvas. Iegādājušies to Kur te atradīs taisnību, ka tu liepā ļargu vispār nekā nav bijusi? Lūk, cik pamatīgu dzērienu kolekciju savācām pāris dienās, ko veltījām ļargas točku apciemojumiem. Kā intervijā portālam atzina pašvaldības policijas priekšnieks, viens no iemesliem, kāpēc točkas nav iznīdētas, ir nepilnības likumdošanā. Taču, kas liedz likumsargiem izrādīt lielāku iniciatīvu, rosinot grozījumus likumdošanā? Taču nav.